Senioru iespēju centrs ir organizācija, kas meklē risinājumus, lai seniori var pārdot savus rokdarbus un kaut ko nopelnīt. Ir izveidota jauna mītne senioriem, kur tikties, izveidot darbu izstādi, aicināt viesus un prezentēt viņiem padarīto. Mēs gribam viņu apdzīvot. Es domāju, ka šeit būs gan showroom, gan tāda saruna telpa, gan vieta, kur mēs varam padzert teju un papļapāt par plāniem. Varbūt mēs varam šeit arī prezentēt kaut kādu darbi, vai tur izveidot fotosalonu, lai sagatavot materiāli internetu veikalam. Tad viss ir atkarīgs ne tikai no sponsoriem, bet arī tieši no senioriem, no aktīviem cilvēkiem. Es domāju, ka viss būs labi. Lūk arī pašas Čaklās rokdarbnieces. Bere Vērdiņa rāda savus jaunākos darbus. Berete, kas radīta 3 nedēļās un tapusi no 350 ziediem. Эти береты уже и на Мальте, и в Америке, и в Австралии, я знаю, что уже в Польше, то есть уже они по всему миру. Я работаю в технике ирландского кружева, современного ирландского кружева. Оно немножко отличается от старинного тем, что немножко более современное такое, можно сказать. Šitie svārciņi ir Zemgales tautiskie bruņči, tie jau ir izausti un staigājusi esmu un gājusi gājienā esmu Dievsvētkos. Tā kā, un tad tur vēl izaud 4 segas, iztamborēja vēl svārkus, vēl priekš svārkiem izaudu audeklus un 4 deķus šogad, tā kā cītīgi strādāju. Šīs organizācijas dalībnieki ir aktīvi un meklē jaunas sadarbības iespējas. ECICOM ir starptautiska rokdarbnieku platforma, kur zem nosaukuma Handmade by PIK ir atrodami mūsu senioru darbi. Turpinās darboties rokdarbu internetu veikals uz платформas Etsy памата Handmade by PIK. Я занимаюсь бисероплетением, фриволите занимаюсь, и другие тут работы есть у меня. Но, в принципе, самое сложное, конечно, это фриволите. Это французское кружево узелковое. Я сама 8 лет искала учителя, чтобы научили меня, потому что по книге научиться невозможно. Сейчас я учу. В библиотеке Кингаракс у меня 2 ученицы. Būs tādas čibiņas bērniem, vēl, kas man būs adīti vēl zacīši, kas jauns. Uztaisīju šoreiz tādas skrēlieties, jā. Būs vestas arī filcētas tādas. Lolita Vecvagara ir lepna, ka izdevies rast kontaktus ar īrijas latviešiem un aprīļa beigās doties turp uz gada tirgu. Mums 2 dienas ir iespēja prezentēt savus darbus, jo seniori ir ļoti strādīgi un rūpīgi un kārtīgi pildas savus darbiņus. Tad arī varēsim parādīt, kā mēs izskatāmies pasaulē un paskatīties arī, kā citi strādā. Izstrādājumi no dzinta ir skaistas filcētas šalles, pērļotas rotas, rokām derinātas rotaļlietas. Iegādājoties kādu no tām, jūs atbalstīsiet mūsu seniorus, iepriecināsiet un liksiet justies vajadzīgam.